Nu, labs rītiņš, dāmas un kungi, no Stambulas, Turcijā, var sakot, jā, nolaidāmies vakar. Baigi piņķerīgais transfers mums bija uz centru, jā, nu, bija jau tāda sajūta, kad labāk paliks lidostā nekā, nu, brauks uz centru, bet, nu, beigās pa viesnīcu jau bija samaksāts, jā, un, nu, un atcelt nevarēja. Var sakot, nu, tam es ēd brokastis tagad, zin kā, nu, dzer kafiju. Un te bija tas gadījums, jā, nu, kaut kādu burtiski 2 nedēļu apakaļ, kad viena vācu ģimene atbrauc, nu, ēd arī kaut kādas vakariņas zivu restorānā, nu, tepat arī Stambulā, un nākamajā rītā visi atstiep ķeles, jā, ar visiem sīkajiem kinderiem un tā tālāk, jā. Es domāju, zin kā, nu, es tā kā vēl gribētu, nu, padzīvot, vēl noraut kādas, nu, vismaz 50, jā. Un tad, nu, droši pirmajā vietā un tā apdrošināšana, jā, ja tu atstiep kājas, nu, viņi tev ne dirsā, ne galvā, jā, nu, tad mēs tā tagad ēd, bet es vēl neko neēdu, es te baro vienu kaķi, viņš te staigā tagad, nu, es viņam pa bišķītim no katra ēdiena, ko es te paņēmu, es viņam dodu, zin kā, nu, viņam te vienu uzsākus raustīties ir, bet vēl viņš ir dzīvotājs pagaidām, nu, es vēl kādu pusstundiņu pavērošu viņu, zin kā, nu, tā kā laboratorijā, zinu, uz žurkām parasti eksperiments tājas. Nu, es tagad apmēram uz to kaķi šitā te. Jo, zin kā, nu tiešām, nu, tu nevar zināt, jā, kurā brīdī tev kāda nelāga acs kāds uz tevi paskatīsies. Zin kā, varbūt tu tur kādam nepatiks. Nu, turki viņi tomēr karstasinīgi, jā, un tā. Līdz ar to, jā, nu, tālākās reportāžas, jā, tad vēl no Stambulas, bet mēs mauksim pēc tam vēl tālāk. Jā, Stambula mums ir tikai tāds kā transfera punkts. Tā kā, jā, nu, tiekamies tālākajās reportāžās, jā, ja viss ar brokastīm būs kārtībā, protams.